saskaitot dotās balsis ar 12 par un 2 pret, par domas priekšsēdētāju tiek ievēlēta Inese Astaševska. Paldies jums visiem par atbalstu un gods kalpot Kuldīgas novadam. Paldies visiem deputātiem par atbalstu. Gribu apsolīt, ka no sirds pildīšu šos pienākumus. Gods kalpot Kuldīgas novada iedzīvotājiem, gods kalpot Latvijai. Tās sarunas, kas bija individuālas kā deputātiem pirms šīs sasaukums, šīs svinīgās sēdes, ka tiešām ieklausīties tajās, kāds ir mūsu galvenās prioritātes. Un es vēlreiz vēlos uzsvērt, ka mūsu vajadzība iedzīvotāju labā ir, un tā prioritāte ir Mežvaldes ceļa sakārtošana. Un tad maksimāli arī uz to mēs vajadzētu mums 4 gados tiekties.